Sveicināti manā latviskajā kanālā, kurā šoreiz mēs apskatīsimies tādu jautājumu kā sociālie mediji. Sociālo mediju uzturēšanai ir nepieciešams ļoti liels ieguldījums tieši darba ziņā, lai rakstītu visu sociālā mediju rakstus, ierakstus un visu pārējo. Kā jau mēs visi zinām, tad cilvēki sagaida, kad uzņēmums arvien vairāk publicēs visādi informāciju, un jebkura mūsu publikācija padara mūsu uzņēmumu, kā teikt, iegaumējamāku tieši zemapziņas ziņā. Jo vairāk redzams ir logotips, tā uzņēmuma nosaukums, jo ātrāk cilvēks viņu iegaumē. Tāpēc šajā video mēs apstīsimies, kā mēs to varam automatizēt, neizmantojot citas kompānijas, ārpakalpojumus un neizdodot lielus resursus. Šis video nav sponsorēts, bet viņš ir izveidots, lai jums parādītu, kā to izdarīt ar ChatGPT palīdzību, plus tam visam vēl izmantojot automatizācijas rīku no make.com. Make.com ir bezmaksas tarifu plāns. Ar bezmaksas tarifu plānu jūs varat tur veidot aptuveni 10 000 darbības mēnesī. Tas ir pietiekami, lai izveidot tādu vidēji draudzīgu, kā teikt, Twitter kontu. Šajā reizē mēs, protams, apstīsimies tieši par Twitter kontiem, bet nākotnes video būs arī citas platformas. Pateicoties make.com, mēs varam šo visu automatizēt, un tādējādi varam sasniegt mums vēlamo rezultātu. Vienīgais, kur tika pamainīts noteikums, kad ir jāmaksā, tas ir ChatGPT. Un ChatGPT ar 10 eiro iemaksu jūs varat maz kā minimums 3 mēneši izmantot tieši šai automatizācijai. Pašreiz man pašam strādā 4. mēnesi šī automatizācija, un teikšu tā, ka pateicoties šai automatizācijai esmu dabūjusi sev vairākus jaunus sekotājus, un kā teikt, mans konts ir kļūs vairums cilvēkiem iegaumējamāks, jo visu laiku apgrozās un arī hashtagi tiek izmantot atbilstoši uzrakstītajam tekstam. Tātad pirmais, kur mums nepieciešams ir doties, ir uz make.com. Make.com, ja jūs dodaties apakšā norādītā saitē, kas ir tieši aprakstā, jūs uzspiedīsiet virsū. Make.com ir bezmaksas, 1000 operācijas, es bišku iepriekš sajaucu ar 10 000. Bet, ja jūs uzspiedīsiet uz saiti, un ja kādreiz jūs izdomāsiet pāriet no bezmaksas versijas uz maksas, tad jūs arī atbalstīsiet mūsu kanālu, jo mēs saņemsim no make.com % no jūsu ikmēneša maksājuma. Bet make.com ir bezmaksas lietošanā 1000 darbībām. Ja, teiksim, nākotnē publicējot mans video, piemēram, pa LinkedIn automatizāciju un citām, jūs vēlēsieties tās vairākas automatizācijas, tad, protams, jums vajadzēs iet uz abonēšanu jau ikmēneša, jo bezmaksas variantā jums nesanāks ar 1000 operācijām visās sociālajos tīklos publicēt video. Tātad, kad esam make.com, spiežam Get Started Free. Šeit ir iespēja ielogoties ar Google, Facebook un GitHub. Ar Google un GitHub es iesaku logoties, ar Facebook es neiesaku, jo tas nav diezko droši, ņemot vērā pēdējā laika Facebook aktivitātes. Bet, ja jūs uzņēmums izmantos make.com un viņi izmantos vairāk komandas biedri, es iesaku veidot pilnīgi jaunu kontu, kuru jūs varat dalīties ar komandas biedriem, un tādējādi jūsu produkcija, produktivitāte un darbības neapstājās. Es jau esmu izveidojis kontu, es jau esmu iegājis. Aiziesim sākumu. Kā jūs redzat, šis ir mans dashboards, kurā var redzēt manas aktivitātes. Man ir uzlikts Twitter bots, kurš katru dienu no 5:40 līdz pusnaktī ik pa 2 stundām raksta iekšā vienu tvītu. Un, ja apstīsimies organization, mēs redzam, ka viens no 2 scenārijiem man ir aktivizēts, un pašreizējais mans lietojums 36%. Līdz mēneša beigām man pilnībā pietiek ar šādu grafiku, un ir ik pa 2 stundām, kā es minēju, ir tvīts. Bet taisīsim jaunu scenāriju, tā kā spiežam Create a New Scenario, spiedīsim plusiņu, un šeit mēs meklēsim Set Variable. Set Variable, un šeit būs temata izvēle. Šeit make.com izvēlēsies mums tematu, par kuru rakstīt. ChatGPT jau ierakstīju, iedod man sarakstu ar 20 tematiem, kuri ir saistīti ar video veidošanu. ChatGPT man uzģenerēja šo sarakstu. Mans ieteikums ir sekojošs: rakstiet dažādus tematus,
un miksējiet viņus kopā. Tas nenozīmē nokopējam šo visu, sametam iekšā meikā un pēc tam nākamos. Nebūtu nē, jums vajag viņus pašam samaisīt kopā, lai būtu tā, kā teikt, variācija izvēlei, lai neatkārtojās temati un tvīti un vispārējais. Bet nu labi, tagad mēs ejam uz priekšu, liksim iekšā šajā konkrētajā gadījumā add iekava, liksim empty array, un liksim šīs, kā teikt, ne semikolu, bet pēdiņas. Un tad liekam iekšā katru no mūsu tematiem. Es visus nelikšu. Šī video demonstrēšanai es ielikšu tikai dažus, lai nodemonstrētu, kā tas viss darbojās un kā to visu savienošanu mēs varam izmantot mūsu labā. Pietiks mums ar 4. Tad liekam beigas un iekaus varam ciet, lai mums ir arrays un spiežam OK. Tagad vienosim plusiņu klāt, ņemsim OpenAI un šeit mums vajag create a completion prompt. Spiežam virsū un tagad mums būs jāsavienojās ar OpenAI API, lai mums viss darbotos. Tātad, lai izveidot savienojumu ar OpenAI ChatGPT, šeit ir jūs varat uzklikšanāt, tur būs arī tā pamācība no make.com ar bildītēm, bet dosimies uz ChatGPT, platform.openai.com. Kā jūs redzat, es esmu iemaksājis 10 eiro, kas ir mans tā kā tēriņa atļautais limits priekš OpenAI, un šeit vispārīgi kopsumā es viņu iemaksāju 4 mēnešus apakaļ, un man tikai te patēriņš ir 22 centi, ģenerējot iepriekš minēto skaitu ar tvītiem katru dienu. Tāpēc tas ir diezgan izdevīgi un izdevīgāk nekā algot kaut kādu korporāciju, kura jūsu vietā izdarīs tieši to pašu. Tātad mums vajag tagad iet uz API keys. Šeit ir mans API key, bet mēs uztaisīsim jaunu key ar nosaukumu make.com Walters IT. Jūs šeit rakstat kādu nosaukumu, tas ir, lai jūs paši atpazītu savus API atslēgas un varētu izfiltrēt, kuram projektam jūs viņus esat piesaistījuši. Vienu to pašu API key nav ieteicams izmantot vairākiem projektiem, tāpēc izmantojiet katram projektam, katrai platformai, kur savienoties ar OpenAI, izmantojiet savu atsevišķu key. Šeit viss ir default un taisam mūsu atslēgu. Šī atslēga būs aizklāta, lai YouTube nebūtu problēmas, jo YouTube nemīl, ka mēs parādām šādas lietas. Tātad tagad mēs dodamies add. Kā jūs redzat, šeit mēs varam nomainīt to nosaukumu, bet mēs atstāsim, ieliksim mūsējo atslēdziņu un aiziesim uz mūsu ChatGPT. Tagad mums vajag atrast mūsējo Organization ID, kuru mēs varam atrast sekojošā vietā. Dodamies uz View User API Keys un izvēlamies Organization. Šeit mēs dabūnam mūsu Organization ID, kuru mēs ievadot šeit, uzspiežam Save, un redzam, ka make.com ir savienojies veiksmīgi ar mūsu ChatGPT API kontu. Tālāk, ka mums tas viss ir izdarīts, mēs izvēlamies modeli. Jāuzgaidž ielādēs, mēs ņemsim ChatGPT 4. modulu. Add new message, uzspiedīsim Add new message, šeit mums vajag role. Role mēs izvēlēsimies system, un šeit mums vajadzētu aptuveni uzrakstīt, kas būs mūsu ChatGPT, kā teikt, persona, lai ChatGPT var iejusties tajā lomā. Piemēram, ja jūs nodarbojaties ar rakstniecību, tad jūs varat ierakstīt rakstnieka konts, tu esi liels rakstnieks, tev ir, tur, nezinu, grādi rakstniecībā, un tur mīl rakstīt romānus, detektīvus, kaut kāds tāds, lai ChatGPT iejūtās tajā lomā, un tie tvīti ir daudz personalizētāki. Manā gadījumā ierakstīšu, tu esi liels IT speciālists, kuram ļoti patīk apmācīt citus cilvēkus un veidot dažādus video.
ChatGPT šo izlasot iejutīsies tajā lomā un tādējādi viņš tos Twitter ierakstus padarīs daudz labākus. Tagad spiežam Add a Message atkal, un šeit mēs izvēlēsimies jau useri, un šeit mēs rakstīsim jau konkrētus norādus ChatGPT, kas viņam ir jādara. Piemēram, izveido, es visnā paņemšu anglisko versiju, jo latviski šeit viņš varētu pārprast. Tātad šeit mēs ierakstam first, atrodam, valkam viņu iekšā. Tas nozīmē, ka viņam būs jāizņem no arraja. Un šeit mēs ierakstīsim shuffle. Shuffle nozīmē, ka viņš nejaušā secībā izvēlēsies tvītu, kuru publicēt balstoties uz mūsu iepriekš norādītā. Un tagad mēs uzspiedīsim, šo nodzēsīsim nost un ieliksim te temats izvēli, kuriem jāņem ir tas topika nosaukums un tālāk jāģenerē tās tweets saucamais. Un šeit mēs viņam uzliksim dažus constraints. Constraints nozīmē dažus no noteikumiem, kurus ChatGPT tieši ģenerējot nedrīkst pārkāpt. Tātad es paņemšu no sava esošā šo visu sarakstu, lai nav jāpāraksta. Pirmkārtam, viņam ir jāuzraksta tweets, viņš nedrīkst neko citu rakstīt kā tikai tweetu par to tematu. Otram kārtam, viņš nedrīkst pārsniegt 250 simbolus, characters, jo Twitteram ir ierobežojums. Treškārtam, viņš nedrīkst izmantot quotation markus, pēdiņas. Viņam jāizmanto 3 attiecīgi tematam hashtagi. Jūs varat mainīt to, bet, ja jūs to mainat, tad ņemat vērā, ka jums ir jāsamazina tieši konkrēti ir charakteri. Jo Twitteram ir tā, ja 250 ir ieskaitot hashtagus. Ja jūs gribat tur, nezinu, 5-6 hashtagus, pēc kuriem, kā teikt, jūsu uzņēmumu labāk atrast meklētājos un Twitterī, tad, protams, jums jāliek mazāk. Neizmantot emojijus. Šeit ir tāda neliela nianse, ka citreiz viņš izmanto, bet pārsvarā viņš ievēro to un neatkārtot to, ko jau viņš ir uzrakstījis. Šeit tagad mēs uzliksim maksimālais atļauto tokenu skaits ir 260 un spiežam OK. Tagad mēs esam izveidojuši ChatGPT visu nepieciešamo, lai viņš jau mums sāk ģenerēt tā kā tvītus. Tagad mums tie tvīti ir jānogādā uz pašu Twitter. Tāpēc ir nākamais solis, kurā mēs tagad Twitterī uzstādīsim mūsu API atslēgas un pievienosim arī make.com. Pievienosim mūsu Twitter kontu. Tas ir pavisam vienkārši. Spiežam atkal X-iņu, izvēlamies X. Iekš X mums būs create a post. Kādā no nākotnes video es arī parādīšu, kā jūs varat izveidot, lai automātiski make.com atbild uz komentāriem, un Instagram, ka mēs veidosim, mēs arī uzveidosim, kad ja cilvēks uzrakst jums komentāru, ka make.com automātiski atbild, pieņemsim konkrētu tekstu, vai novirza lietotāju uz, teiksim, Instagram message'iem. Bet šajā gadījumā spiežam create, šeit mums paliek viss kā ir, un šeit mēs izvēlamies choice, mums vajag choices, paplašināsim. Message content mums vajag choices, message content. Un šeit mums tagad jāpievieno ir mūsu Twittera X API atslēgas. Tātad šis ir mans vecais viens no projektiem, ko es izmantoju. Twitter konts ir saglabājies, viņi īsti vairs nelietoja, bet noderēs šim demonstrācijai. Tātad, lai mēs dabūtu API atslēgas, latviskā versijā jums būs savādāk visi uzraksti, bet izkārtojums ir tieši tas pats. Dodamies uz More, Settings and Privacies un izvēlamies Additional Resources. Tad dodamies uz tieši Developers. Atverās mums Twitter Developer konts, Developer portal ņemam, un šeit iekšā mums būs jāizveido projekts. Tagad mums vajag add an app. Šeit mēs aplikācijas nosaukumu uzliksim. Make.com, Twitter, tur automation. Jūs varat rakstīt jebko. Next. Jau aizņemts ir. Labi, tad ierakstīsim Walters IT, YouTube
video. Tātad tagad viņš pašreiz ģenerē mums atslēgas, lūk, ir mūsu Twitter. Tā, ka mums ir viss šī informācija obligāti vienmēr viņa nokopēt, saglabājot drošā vietā, kur ir tikai pieejams priekš jums. Aiziesim uz mūsu projektu. App ID, kur mums ir, un uzspiedīsim edit. Mums ir nepieciešams arī piešķirt Twitterim rakstīšanas tiesības. Kā jūs redzat, kad pēc noklusējuma nāk created with read only. Un read only mums galīgi nederēs tam dēļ, kad mums vajag arī rakstīt write. Spiežam setup, ieķiksējam šeit read and write direct messages, un mums ir nepieciešams izvēlēties, ja nemaldos, bija web application, web app to automate. Šeit mums jāieraksta callback URLs. Lejā aprakstā būs visi šie linki, visi pilnībā, bet arī jūs viņus varat dabūt make.com, ja jūs uzspiežat tur, kur bija tā pamācība, kā uzstādīt Twitter. Organizācijas nosaukumu mēs varam rakstīt, varam nerakstīt. Tāpat savu mājaslapu varam rakstīt, terms service, mums to visu nevajag. Uzspiežam save, lūk, mēs dabūnam mūsu client ID, obligāti vienmēr vajag saglabāt visu, jo pretējā gadījumā jūs viņu atgūt nevarēsiet, vienīgais jūs varat viņu pārģenerēt. Tagad dodamies uz mūsu make.com un liekam iekšā šos datus, ko mēs tikko ieguvām. Gan client ID, gan otrs datus. Tagad viņš mums novirz uz Twitter, kur mums vajadzēs apstiprināt, ielogojoties iekšā ar mūsu esošajiem datiem, nevis šiem, ko mēs uzģenerējām, bet tos, ko mēs lietojam ikdienā. Tāpēc šis solis būs bišķi izlaists ārā, jo paroles un vispārējais. Protams, jums izliks tāds lodziņš, ko jūs tagad neredzat pašreiz, un tur vajadzēs ielogoties un uzspiest authorize app, ka beigās būs thank you, un Twitter savienojums, verification, un Twitter savienojums mums ir izveidojies. Tātad tagad mēs varam izveidot mūsu schedule, ja mēs vēlamies. Šeit ir dažādas once, every day, vienreiz, katru dienu, nedēļas dienās, mēneša dienās, konkrētos datumos vai pēc pieprasījuma. Uzliksim every day, ieliksim. Šeit mēs varam specificēt, cik viņam sākties un cikos beigties un cik bieži viņam to darīt. Liksim šeit 120 minūtes, tas ir reiz 2 stundās. Jūs paši liekat pēc saviem ieskatiem un liksim no 4, pieņemsim 30 līdz 2 naktī, tam ska būs likt. Naktī. Un ieķiksēšu visas dienas. Jūs varat izvēlēties, kādas dienas jūs vēlaties, mēneši un tā tālāk. Ok, un tagad uzspiežam run once. Kaut kas viņam nav paticis. Tad viņam nav paticis MTRais. Labi, izlabosim mūsu kļūdu. Nāksim šeit, empty array. Viņam nepatikās, kas ar roku viņu bija ierakstījis, bet nu labi. Ieliksim viņu šādi. Ok. Uzspiedīsim run. Reku mums aizgāja uz ChatGPT. Reku viņš aizgāja ChatGPT uzģenerēja mūsējo lūgumu un aizsūtīja viņu jau uz Twitter. Un ja mēs atnākam uz mūsu Twitter, uzspiežam home, uzspiežam šeit, tad mēs redzam mūsu jaunizveidoto tvītu ar visiem hashtagiem latviski. Protams, izmantojot šo metodiku, neviens nevar garantēt 100%, ka viss būs korekti, nebūs drukas kļūdas vai nebūs, pieņemsim, kaut kas ne tā uzrakstīts. To neviens nevar garantēt, jo ChatGPT pēc jaunākās informācijas ir apstrādāt dati tikai līdz februārim, tāpēc mēs nevaram pieprasīt, piemēram, šodienas kaut kādu aktualitāti, ja viņš vēl nav to apstrādājis. Un piedevām mēs arī varam ģenerēt
ar AI, uzrakstīt, ko mēs vēlamies, un viņš mums piedāvā savus scenārijus, ko mēs gribam. Tā kā, uzģenerēsim vēl vienu tvītu. Lūk, ir mūsu vēl vienais latviskais tvīts, kur mēs tikko uzģenerējām, un kā jūs redzat, viņš darbojās, un ik pēc 2 stundām, balstoties mūsu pašreizējiem iestatījumiem, viņš automātiski ģenerēs mums ierakstus latviešu valodā ar kā teikt, atbilstošiem hashtagiem. Ja jums ir kaut kāda konkrēta vēlme, pieņemsim, ka jūs gribat tur, hashtag saistītu ar, mārketingu veikalu, tad jūs droši varat šeit relevant hashtags, var pierakstīt and one business related hashtag vai jebkādu, kā jūs vēlaties, un jums viņš arī papildus liks to, bet neaizmirstat obligāti pa 250 karakteriem, kas ir Twitter limits, un praktiski jā. Tātad jūs varat viņu pilnībā lietot, bez maksas, balstoties uz to skaitu. Jūs varat sekot līdzi saviem, ģenerējumiem, visiem procesiem, kas ir noticis. Jūs pat varat uzklikšķināt virsū, izlasīt visu informāciju, kas tajā brīdī bijis, kur ir rezultāti, ko viņš ir uzģenerējis, un tad Twitterī, un ja ir kāda kļūma, tad jūs šādi viegli varat izanalizēt, kurā vietā ir kaut kāda kļūda. Un vienmēr sakot, jā, bezmaksas lietošana var pāriet uz maksas versiju, ja vēlaties. Maksas versija arī nav dārga, 10 eiro, tur man liekas bija 20 eiro un tā tālāk. Mēs varam paskatīties make.com. Varam apskatīties pricings 9 eiro, tad jums ir 10 000 operācijas katru mēnesi. 16 eiro tas ir 10 000 arī, bet tur vēl papildus nāk citas lietas, un jūs arī varat tās operācijas papildus iegādāties. Tas ir maksājot gadā, mēnesī ir drusku dārgāk. Tā kā izmantojiet to liederīgi, neizmantojiet ļauniem nolūkiem, un redzēšu jūs nākamajā video. Ja jums patīk šis video, nospiediet like, subscribe, ierakstiet kādu komentāru. Cerībā uz nākamajiem latviskajiem video. Paldies, visu labu!